visu laiku populārākajiem sporta veidiem. Autosporta sacensības visā pasaulē katru nedēļas nogali apmeklē miljoniem skatītāju. Latvijā ir daudz jaunu, talantīgu autosportistu, par kuriem šobrīd runā visos zemes nostūros. Viņi ir mūsu nākotne šajā sporta veidā. Beāte Klipa ir šā brīža veiksmīgākā daļā dzimuma autosportiste Latvijā. 2014. gadā viņa sasniedza gan Latvijas, gan Baltijas autokrosa čempiones titulu. Turklāt viņa atzīta par top 5 sportisti FIA jauno braucēju attīstības konkursā Eiropā, kurā bija vienīgā dāma starp dalībniekiem. Jānis Baumanis ir strauji progresējošs Latvijas autosporta talants, izcīnījis Ziemeļeiropas bronzas medaļu kroskartos un 2 Latvijas čempiona titulus B600 bagijos. Šiem panākumiem sekoja negaidīts, bet pelnīts pavērsiens. 2014. gadā Jānis izcīnīja Eiropas rallycrossa čempionāta bronzas medaļu. Konstantīns Calko pēc vairākārtējiem panākumiem Latvijas un Baltijas kartingā pārsteidza 2012. gadā gūstot 2. vietu Rotax Grand fināls cīņās, kā arī uzvarēja Radical Euro Series autošosejas čempionātā. Startējis pasaules salona automašīnu čempionātā WTCC, bet nākamgad var kļūt par Le Manas 24 stundu dalībnieku. Haralds Šlegelmilks pēc panākumiem Latvijas un Baltijas kartingā devās uz dažādiem Eiropas formulu čempionātiem. Viņa mērķis bija nokļūt F1. Kāpjot pa formulu seriālu karjeras kāpnēm, Šlegelmilks guva panākumus un bija aizcīnījies līdz pat GP2, kas faktiski ir pēdējais pakāpiens pirms lielās formulas. Reinis Nitišs, spilgts piemērs, kā ar darbu un uzņēmību var kļūt par vienu no pasaules līderiem. Tikai pirms 2 gadiem sākās viņa rallycrossa braucēja karjera, kas attīstījās īpaši strauji. Debijas sezonā nes Ziemeļeiropas čempions, 2013. gadā Eiropas čempions, bet 2014. gadā pasaules rallycrossa čempionāta bronzas medaļnieks. Mūsu jaunieši veido vēsturi šodien, bet, piemēram, talantīgie brāļi Traubergi, būdami gados jauni, Eiropas autokrosa vēsturē ir vienīgie latvieši, kuri sezonas kopvērtējumā ir izcīnījuši piedestālā abus augstākos pakāpienus. Tas notika tālajā 2000. gadā. Neaizmirstama brāļu dubultu uzvara. Latvijai Mani sauc Beāte Klipa. Ir jāzina Esmu Jānis Baumanis. savus varoņus Es esmu Konstantīns Calko. pasaules Mani sauc Haralds Šlegelmilks. autosportā. Mani sauc Reinis Nitišs un esmu šī gada pasaules rallycrossa čempionāta 3. vietas ieguvējs. Manuprāt, šādam raidījumam Latvijā ir jābūt.